Labdien! Rudens ir īstais laiks, lai mēs atkal varētu tā kārtīgi padarboties pa dārzu. Īstais laiks, lai pagrieztu zarus, tie, kas traucē, kas krustojās, varbūt tie, kas nepatīk. Un ja tev ir īstie instrumenti, kā piemēram jaunās zaru šķēres, darbs ies uz priekšu ātri. Kādus kokus un krūmus tad īsti mēs varam griezt rudenī? Nu, pa lielam visus, izņemot eglis. Rudens arī ir piemērots laiks, lai apgrieztu tos kokus, kas pavasarī sulo. Piemēram, bērzi, kļavas, vīnogas. Griezt varam arī rozes, ir īpaši, ja krūms ir sadzinis jaunos nobriedušos zarus, viņi tāpat tikai novājinās augu sagatavoties ziemai, tāpēc to droši mēs varam darīt tagad. Bet par rozēm šeit gan iet runa tikai par tiem traknējiem jaunajiem dzinumiem ar pumpuriem, ko mēs nogriežam nedaudz pirms ziemas, jo rožu griešanu mēs veicam pavasarī. Rozes vēl, lai paziedējam, pameklēt kaut ko citu pagriezt. Rudenī arī droši griežam nost visas atveses nevajadzīgās, kas ir saaugušas apkārt pie koku stumbriem. Mēģinam viņas nogriezt pēc iespējas zemāk, protams, neiegriežot zemē, bet lai tās jaunās atveses neaug daudz vietā atpakaļ. Šajā dekoratīvajā ābelē, piemēram, mēs varam paņemt ārā kādu zaru, kas ir dikti sabiezinājis vainagu, vai arī, pieņemsim, zari krustojās un beržas viens gar otru. Atceramies, ka zari, kas krustojās, ir slimi, beržās viens gar otru vai ir sausi, tos mēs varam griezt jebkurā gada laikā. Nu, reku zariņš gan mazs, bet kā piemērs, ja? Krustojās beržās, griežam nost. Skatieties, zars cik liels, krasnāks pa īkšķi. Gatavs! Ka arī šis zars jau nogriezt, bet paspēlēsimies tā. Re, skata pēc vienkārši pagriezīsim. Ideāli, viegli. Vienkārši nospied mēlīti un aiziet. Paskaties, un cik tīrs griezums, neplaisas nekā, gluds. Nu, man ir skaidrs, ko es šodien darīšu, jo apstāties ir neiespējami. Tāpēc, ja arī tu sev šādu vēlies, tad meklē pie tuvākā štila dīlera vai arī gineles.lv.